Pirmās te mums grāmatas akcijā 5 eiro gabalā. Dažādas te. Tad te kā veidojam kompozīcijas dažādas. Jo sanāks dažas reizes lētāk, kā mēs gatavu pērkam. Un arī parasti turiņi, mazākas versijas podiņas sastāda. Te mēs nopērkam arī lielākas versijas. Pastamies tātad apmēram dziļumu. Tad atliek iebēt. Apakšā mums jau ir sienas. Tad augsne. Kūgra. Parasti pirms ņēmēm mēs viņu tā mazliet paspiežam, saspaidam. Te arī smukākais tonis nopirkts bija akcijā. Rozīgais, tāds tieši. Un arī ieliekam. Hiacins parasti sīpols tiek atstāts virspusē, lai viņš tur nebojājas. Lūk, arī narcises. Arī lielā versija. Akcijā viņi tur arī bija. Šo podu būs 5 eiro iztērēts, bišķi vairāk. Lūk, arī, Jo arī vieglāk mēs viņu aplaistīsim, Pieberam klāt, Smuki. Šāds jau maksā vairāk. Pa 10 eiro jums parasti 3 mazie podiņi var maksāt kompozīcijā tādā ziņā. Šeit jau tādi smukāki visi salikts. Tad mēs ņemam vēl lūk šādu. Šeit redzam arī varēsim drīz jau sazaru nokniem jaunu audzēt. Redzam, te kādi nav ieaugušies, Vēl viens augs, Šeit mums skaistnātrīte. Ļoti skaists eksemplārs, Pavasarī mēs te viņu atkal izjauksim, jo atsevišķi kaut ko stādīsim, kas būs jau uz nākošo gadu ziemošanai nolikts. Tur mēs dekoratīvi vēl varam sūniņas ielikt. Mazāk arī izteikos. Arī kādi kristāliņi, ja gribam pielikt. Smukumiņam, lūk. Jau pirmais gurķis arī te mums marts. Kurš mums šodien? 3. marts,